Labrīt visiem! Prieks jūs visus redzēt tik kuplā skaitā šajā LIJā Eiropas biznesa atbalsta tīkla un IT klāstera organizētajā webinārā par mākslīgo intelektu uzņēmējdarbībā, iespējām un atbalstu. Jā, tātad šodien apskatīsim, kādi mākslīgie intelekta risinājumi ir pieejami uzņēmumiem, kādas atbalsta iespējas, un webināra beigās būs arī iespēja iepazīties īsumā ar ko tad ir jārēķinās, kas ir šis te ieviešot šo mākslīgā intelekta risinājumus, jo pastāstīs arī jums vairāk par to, kas ir šis te jaunais Eiropas Savienības akts, kas regulē mākslīgā intelekta izmantošanu. Un, jā, tad pirmais runātājs, ko vēlos šorīt pieteikt, mums ir Evalds Urtāns, kas ir mākslīgā intelekta pētnieks un ASJA dibinātājs. Tad, Evald, lūdzu. Sveicināti. Tad vēlos jums arī pastāstīt, kas ir iespējams, un arī tādas praktiskas lietas, ko jūs jau uzreiz šodien varat darīt. Tātad pirmā lieta, ko jūs šodien varat darīt, ir uzreiz jau pieteikties maksas versijām, ChatGPT, Gemini un visam pārējiem, jo jūs viegli varat atrast internetā, katru dienu tiek uzskaitīts IQ līmenis tieši šiem te mākslīgā intelekta modeļiem, izmantojot cilvēkiem paredzēts IQ tests. GPT-5 Pro, tas, kas 200 eiro mēnesī maksā, ir 143 jau, un attiecīgi jūs varat daudz uzdevumus daudz labāk veikt, ja jums ir tā jaudīgāka modeļa, nevis bezmaksas modeļa. Tad tas, ko es vēlos akcentēt, ir, ka mākslīgais intelekts būs jums visiem uzņēmējdarbībā kritisks rīks, tāpat kā internets. Internetam vajadzēja 30 gadus, lai sasniegtu 95% plus pielietojamību biznesā, kur neviens lauku viesunams nevar dzīvot bez interneta. Tāpat pēc pāris gadiem neviens lauku viesunams nevarēs dzīvot bez mākslīgā intelekta, jo visi dosies uz tādiem viesunamiem, kur visas jautājumus mākslīgais intelekts var ātri atbildēt, atrisināt tā vietā, kur kāds cilvēks, kurš varbūt nākamajā dienā atbild. Un pašlaik tas līmenis ir pie 40% apmēram Amerikā nomērīts uzņēmumu, kur izmanto mākslīgo intelektu savos biznesa procesos. Un tās vispiemērotākās jomas, kā automatizācijai pēc Forrester reporta šī gada, ir tieši juridiskie uzdevumi, administratīvie, office uzdevumi, programmēšanas, matemātiskie uzdevumi, veselība, arhitektūra, finanses operācijas. Vismazāk pašlaik automatizējums ar šiem rīkiem, protams, ir tādas lietas kā būvniecība un tam līdzīgas. Eiropā tas viss ir daudz zemākā attīstības līmenī, un Latvijā ir īpaši zemā līmenī, kur ir zem 10% uzņēmēji, kas lieto mākslīgā intelekta risinājumus savos biznesa procesos. Un arī aptaujā, ko mēs tur veicām sadarbībā ar Norstat, to redzēt, ka Latvijā lielākajai daļai uzņēmēju nav ieviesuši mākslīgā intelekta risinājumus savos biznesa procesos, nevis tikai tā vienkārši ikdienā. Un, attiecīgi, tur pie 90% gandrīz vai līdzīga statistika. Un tajā pašā laikā 60% domā, ka tas būtiski mainīs viņu ikdienu. Es domāju, ka jūs arī, tāpēc jau esat pieslēgušies. Un lielākajai daļai nav izglītība par to, kā viņu pielietot. 60% un 21% būs ārpus biznesa, un jūs, cerams, nebūsiet tie. Tad ir pilnīgi jauns pamatzināšanu komplekts nepieciešams. Visām detaļām tagad super īsā laikā nevar iziet cauri, bet, ja jūs pieskosiet manam YouTube kanālam, es tur ik pa laikam lieku šos rīkus, bet tā ieskicējot, piemēram, Microsoft Words vairāk nav vajadzīgs, Excels nav vajadzīgs, Visio nav vajadzīgs, attiecīgi ļoti daudz lietas ir pilnīgi savādāk, Photoshops pat nav vajadzīgs vairāk. Un tad tie augstās atdeves mākslīgā intelekta risinājumi, viens, ko es vēlos jums uzsvērt no mūsu pieredzes, ir e-pasta šķirošana un automatizācija. Tur ASV pat valsts līmenī palaida pilotu, kur iedzīvotājiem automatizēja viņu tās atbildes no valsts resoriem. Un tad 35% ātrāk saņēma atbildes, un cilvēki bija pa 50% laimīgāki par tām atbildēm.
Un šeit jūs jau varat kaut ko sākt darīt paši šodien, neatkarīgi no maniem rīkiem vai citu uzņēmēju izstrādātiem rīkiem. Gemini maksas versijā jūs varat pieslēgt savu, piemēram, Gmail, un šīs dienas sapulces var atrast ar visu linku uzreiz tādu vienkārši vienkāršu vaicājumu, nevis meklēt e-pastā kaut ko. Tāpat arī, es tev mazliet saklikšķinājos. Tāpat arī ChatGPT iekšā ir iebūvēts ļoti jaudīgs meklētājs, kas vai jūs redzat savos tajos mākslinieka intelekta rīkos, ka jums jāgaida kaut kādas 10-20 minūtes uz vaicājumu, tad jūs visticamāk pareizi izmantojat. Ja jūs vienkārši ierakstat un sagaidat atbildi uzreiz, tad visticamāk kaut kas nav pareizi. Attiecīgi, šis ir arī ļoti jaudīgs rīks, ko jūs varat par 200 eiro mēnesī samaksāt un sākt izmantot. Tad ir vēl viens par 200 eiro mēnesī Perplexity e-pasta asistents. Tas ir ikdienā visiem uzņēmējiem, es domāju, superkritisks. Viņš palīdz sašķirot visus e-pastus, salikt klāt tagus Gmailā, kuriem e-pastiem vajag atbildēt steidzami, kur ir kaut kādas iekavējušās atbildes un pārējais ļoti, ļoti kvalitatīvi un arī tās spēja sagatavot. Un tad ir tādi ļoti pielāgoti e-pasta risinājumi, kas ir mūsu paši izstrādāti, kur mēs esam, piemēram, panākuši parka ekspertu uzņēmums, kas ir apkalpo 100 parkingus Rīgā, noautomatizējuši jau 21% viņu ienākošos e-pastus. Tas ir viss pēc MI regulas atbilstoši, ka tur apakšā rakstīts, ka tas ģenerēts mākslīgo intelektu un var atbildi iegūt no darbinieka šeit. Tāpat 0,1% reāli spiež uz to, 99,9% ir noautomatizēti. Un līdzīgas funkcijas kā tajos rīkos, ko es iepriekš rādīju jums, kas ir publiski pieejami, tikai šajā gadījumā ir augstāka kontrole pār visu šo procesu, ir integrācijas kā ar visādām jūsu sistēmām, piemēram, ar parking sistēmām, kur parāda sodu, bildes, notikumu brīdi un visu pārējo. Un pat Outlookā šāda smuka integrācija mums ir. Un tas viss ir pieejams ar to mūsu produktu, kur citreiz tie uzņēmēji, kas pie mums pieslēdzās, viņi pirmo reizi vispār saprot, par ko viņiem ir e-pasta, kādas problēmas viņiem parādās un tā tālāk. Tāpat mums tajā platformā ir automatizēta apmācību testēšanas platforma, ko izmanto zvanu centri un arī tagad universitātes, kur ir iemest iekšā video materiālus, PDF dokumentus, piemēram, darba aizsardzības dokumentus vai produktu informāciju. Un darbiniekam tiek automātiski sagatavots kurs, kur viņi apmācās par šo materiālu un uzreiz tiek pārbaudīts viņu zināšanu līmenis. Viss notiek automātiski, nav jāgatavo materiāli cilvēkam. Tāpat arī ar LIA, kur mēs esam šodien seminārā, mēs esam uztaisījuši jau pilotu projektu un turpinām to attīstīt līdz tādam līmenim, ka jūs uzņēmēji priecāsieties, ka dokumentu iesniegšana tajos biznesa GoLV tiktu pātrināti ievērojami. Mūsu pilotu projektu laikā mums izdevās panākt no 4 stundām uz 4 minūtēm pieteikumu izskatīšanu. Attiecīgi pieteikumu izskatīšana notiek tā, ka tur ir saintegrēts ar Lursoft uzņēmumu reģistru visādām organizācijām un dabīgā valodā nodefinē kritērijus un to pārbauda kritēriju atbilstību. Un tad, ja tas viss kritēriji atbilst, tad tālāk to var pārskatīt cilvēks, ja neatbilst, tad uzņēmējs var pielabot. Bet, attiecīgi, šādu pašu risinājumu var ieviest daudzās vietās, kur ir nepieciešama liela dokumentu plūsma, kur cilvēkam ir saturiski jāanalizē dokuments dziļi, tad to var izdarīt mākslīgais intelekts, ja sastāda šādus kritēriju sarakstus. Un tad vēl noslēgumā mums ir arī zvanu centra automatizācijas, kur arī ir diezgan jaudīgas. Tātad tur samazināt zvanu centra tos zvanu garumus, kvalitāti uzlabot, CRM automātiski aizpildīt un pat paaugstināt pārdošanas rādītājus. Tātad paskariesim garām. Un tad ir tāds jauna lieta, mums arī viedie robotzvani, tāda robotzvani, kas nav vienkārši izvēlēs 1, 2, 3 vai māk atpazīt 1, 2, 3, bet kas ir daudz jaudīgāk, tāpēc es skaņu arī šeit nošēroju. Cerams, ka jūs dzirdēsiet. Otrs demo ar nesaistītu jautājumu, ko nevajadzētu spēt atbildēt asistentam. Labdien! Restorāns Svenīte klausās. Kā varu palīdzēt? Sveiki! Es gribēju uzzināt, kurš ir labākais zobārsts jūsu apkaimē. Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo esmu restorāna galdiņu rezervēšanas asistents. Vai vēlaties rezervēt galdiņu vai uzzināt par mūsu darba laiku? Nu, labi, kāds jūsu darba laiks? Mēs strādājam katru dienu no 11 rītā līdz 9 vakarā.
Vai vēlaties rezervēt galdiņu? Jā, nu labi, lai ir tad šovakar 8. Un uz kāda vārda veikt rezervāciju? Jānis. Paldies! Esmu rezervējis galdiņu Jānim 20. oktobrī, 2020. Tad var redzēt, ka brīvā formā jautājumi aizskar apmēram 300 līdz 500 milisekundes, skaidra latviešu valoda, iespējams on-premises, visu uzlikt, pirms mums ir finanšu iestādes arī, ka mums strādā, attiecīgi nav kaut kāds ChatGPT vai kaut kas tam līdzīgs, tas ir daudz mūsu modeļu ķēdes, attiecīgi, un var veikt, piemēram, pārrezervācijas, var veikt visādas klientu apzvanīšanas un tā tālāk. Nu jā, un tad pārdošanas rādītāji arī ar šādām sistēmām var pacelt. Piemēram, 2 mēnešu laikā mums šeit bija viens use case studijas, kur par 43% ar mākslīgā intelekta zvanu sistēmām pacēla pārdošanas rādītājs. Un pēdējais slaids, tad MIT pētījums nu pat bija par to, ka 95% mākslīgā intelekta risinājumi neizdodas uzņēmumiem. Amerikā 300 uzņēmumi tika apkalpoti. Un kas bija tās galvenās atziņas, ir, ka neizdodas primāri tiem uzņēmumiem, kas paši mēģina ar iekšējām komandām to taisīt, ar aģentu sistēmām. Un, attiecīgi, specializētiem risinājumiem bija daudz augstāks rādītājs veiksmē. Tad veiksmīgam pilotam 67%, protams, vienalga, tas nav 90%, bet vienalga. Un, kas bija vēl tāds interesants fakts, ka darbinieki lietoja personīgos GenAI rīkus vairāk nekā tos, ko vadība bija viņiem tur atvēlējusi. Attiecīgi, tipiskās Microsoft Copilot sistēmas nevienmēr visur labi strādā. Un mani var atrast YouTube AI Ranch šeit gan par tiem rīkiem, gan citādāk. Un, ja kādi jautājumi, droši sazinieties. Paldies! Liels paldies, Ēva, par tādu praktisku ieskatu mākslīgā intelekta rīkos. Jā, ļoti, ļoti labs ieskats, man liekas, par to, kā var atvieglot mūsu ikdienu un ekonomēt mūsu laiku un resursus šie rīki. Paldies! Jā. Tālāk tad gribētu pieteikt nākamo runātāju, kas būs Nelija Mahova no Edits. Un Nelija mums pastāstīs tātad par Edits atbalstu uzņēmumu digitalizācijā un mākslīgā intelekta risinājumu ieviešanā. Labdien! Tūlīt. Tā, ceru, ka redzams. Jā, var redzēt. Jā, es šodien tātad pastāstīšu par Edits pakalpojumiem un kas tas vispār ir, kas mēs esam un kā varam palīdzēt uzņēmējiem brīžos, kad viņi ir apjukuši, kaut ko vēlas realizēt, bet nezin kā. Tā kā kas vispār ir Eiropas digitālajie inovācijas centri? Tie ir visā Eiropā diezgan izplatīti. Latvijā ir 2. Tā kā mēs IT klāsters attīsta Eiropas digitālo inovācijas centru, kas atbild vairāk par iekšējo procesu digitalizāciju. Protams, ne tikai, mums ir arī citi pakalpojumi, bet attiecībā uz digitalizācijas jomu tad ir šis un Latvijas digitālais akcelerators, kas ir otrs Edits, ko varbūt arī esat dzirdējuši. Tas ir vairāk par jaunu, inovatīvu programmu un produktu attīstību. Ja? Tātad palīdzam un veicinam uzņēmumu gan biznesa izpētes procesos, gan praktiskas realizācijas posmos. Un, jā, kas tad ir tie mūsu pakalpojumi, ko šobrīd aktīvi izmanto arī sabiedrība un uzņēmumi, kas mūs jau daudz atpazīst. Tad tas ir ne tikai atbalsts valsts programmās, ja, bet arī ikdienā sniedzam ekspertu konsultācijas. Tāpat arī mums ir pakalpojumi par risinājumu izmēģināšanu pirms ieviešanas un par mākslīgā intelekta studiju. Šobrīd ir aktīvi par to pastāstījis mans kolēģis, bet šodien tad, piemēram, par digitālās attīstības ceļkārti. Daudzi varbūt šo pakalpojumu ir izmantojuši, kas ir saskārušies ar grantu piesaistes programmām, bet digitālās attīstības ceļkārti nav saistām tikai ar atbalstu programmām, bet arī ikdienas tātad biznesa procesu izpētei un analīzei, jo, kad uzņēmumu uzsāk kādu digitālās transformācijas projektu, nereti ir jautājums vispār, vai visu vajag digitalizēt,
bet vai tas ir tikai tāds hypes, kas ir sabiedrībā un doma, ka tikai, ja digitalizēsim, kļūs labāk? Protams, ka nē. Procesi, kuri nav efektīvi, kuri nav pārskatām arī ikdienā darba plūsmas, tad būtu diezgan neprātīgi digitalizēt tieši copy-paste veidā, ja, bet tāpēc ir vērts izvērtēt. Varbūt ir procesi, kuri atkārtojas, tad tos mēs varētu automatizēt vai arī sakārtot prioritātes. Tā kā vispār veidot šo izpratni, kas īsti ir vajadzīgs, tas ir īstais sākums vispār, ar ko uzsākt digitālo transformāciju, strateģiski paskatīties uz savu uzņēmumu paškritiski arī, gan šis tests digitālā brieduma tests to palīdz izdarīt, bet, protams, arī intervija ar ekspertu, kurā mēs palīdzam sakārtot un apzināt tos procesus, kas notiek. Tā kā jā, aicinātu arī izmantot šo pakalpojumu, tas šobrīd pieejams arī ar de minimis atbalstu, gan digitalizācijas projektiem, gan mākslīgā intelekta risinājumu ieviešanas posmā. Tāpat mums ir tāds pakalpojums, kas saucās ekspertu klātienes vizīte uzņēmumā. Tas ir diezgan tāds ekskluzīvs pakalpojums, kur tātad identificējot problēmu, kur mēs sazinoties ar uzņēmumu, saprotam, kurā jomā vajadzētu sniegt tādu dziļāku ekspertīzi, kur ir kaut kā nav efektīvi šie procesi, tad mēs piesaistam ekspertus no IT klāstera, tātad jaudīgs un pārbaudīts uzņēmums, kas var sniegt savu kompetenci, palīdzēt uzņēmumam neapmaldīties savas problēmas risināšanā un vizītes laikā tātad arī notiek gan šī nodefinētā izaicinājuma analīze un arī priekšlikuma izstrāde. Ja? Parasti tas ir populāri kādiem ražojošiem lieliem uzņēmumiem, bet ne tikai, arī medicīnas nozarē, tātad slimnīcas vai kā citādi arī mūs aicina, un mēs varam nodrošināt šo pakalpojumu. Lūk. Un, jā, tad vēl ir tāda praktiska lieta, kad ne tikai tātad klausīties seminārus vai lekcijas ir iespēja, bet arī faktiski tāpēc saucās Kickstart treniņi. Tie mums ir dažādās jomās. Viens no populārākajiem, kas jau ir sākotnēji ieguvis lielu atzinību, arī ir šie digitalizācijas treniņi, kas notiek 4 dienas. Un tur var būt gan lielie, gan mazie uzņēmumi dažādi, kad tātad gan ir lekcijas par digitalizācijas iespējām, gan arī faktiski katra uzņēmuma iespēja paskatīties uz sevi, kas ir tā lielā bilde, kāpēc darīt, ko darīt, un arī ir praktiski uzdevumi, jo tad ir arī tās zināšanas un izpratne vairāk nosēžas un paliek tāda liederīga, ja? Tā kā ne tikai noklausīt kaut kāda forša ziņa, kur mēs pēc tam aizmirstam. Protams, ka tur tiek dibināti arī kontakti, tās grupas parasti veidojas ļoti draudzīgas, un arī savstarpēji tas ir tāds papildus bonus, lūk, bet arī tātad šos te procesus savstarpēji gan analizē, apmainās ar pieredzi, un arī ir, tātad praktiski treniņi, un tiek izstrādāts jau tādi, tā kā biznesa plāni, un eksperti palīdz novērtēt un paskatīties arī kritiski, lai varētu sniegt liederīgus padomus. Jā. Tad vēl ir jaunums tāds, kas šobrīd ir iegūst jau popularitāti, ir tāds Kickstart treniņš kiberdrošības jomā. Tas nācis ir no Norvēģijas, kurā izstrādāts ir šis treniņš, kas notiek 1 dienu, parasti apmēram plus mīnus 3 stundas. Var notikt visā Latvijā, skatoties, kā tiek nokomplektēta grupa. Šobrīd tieši Liepājā notiek. Jā, tā kā tas ir tāds vairāk, ka tiek orientēts nevis tieši IT jomas ekspertiem, bet uzņēmumu vadītājiem, augstākā vai vidējā līmeņa arī darbiniekiem, kas ikdienā patiesībā
Protams, mēs visi saskaramies ar šiem kiberdrošības riskiem, un tad ir iespēja paskatīties, no kurienes vispār tie draudi var nākt, kādā veidā, kā uz tiem reaģēt, vai vienmēr tie ir draudi. Varbūt tās ir faktiski, praktiskas situācijas, un, un arī kādas iespējas tās novērst, kā reaģēt, jā, tātad arī, protams, ka tur tiek piesaistīti kiberdrošības eksperti un tādā interaktīvā veidā var tātad apgūt šo jomu, tajā līmenī, cik tas ir iespējams 3 stundu laikā, protams. Un arī ir pēc tam digitāls certifikāts. Baltijā tātad tikai Edits organizē šo te Kickstartu, ja pēc tam droši vien cerams, ka arī izplatīsies arī tālāk, jo Eiropā tas iegūst ar vien vairāk valstis pievienojas tieši šai programmai par kiberdrošības Kickstartu. Un, jā, protams, ka tas ir arī iespēja arī klātienē saņemt šos te speciālistu padomus par saviem kādiem varbūt specifiskiem jautājumiem. Lūk. Kas ir vēl ļoti interesants pakalpojums, ir tātad test before invest, kā viņi sauc, jau mūsu klienti, tātad risinājuma izmēģināšana pirms iegādes. Un tas ir ļoti labi, tad, kad šaubās tātad par kādu risinājumu, vai tas būs liederīgs, vai tas ir tikai formalitātes pēc, vai kā citādi, tad ir iespēja, šo te risinājumu sarakstu, ko var paskatīties arī mūsu mājaslapā pie pakalpojuma apraksta risinājumu izmēģināšana. Tas nozīmē, ka bez maksas var izmēģināt vairākus mēnešus kādu no risinājumiem digitālajā transformācijā, un tad jau pieņemt lēmumu. Tur nav obligāti pēc tam arī jānoslēdz šis te pirkuma līgums, bet iespēja iepazīt tātad risinājumu pirms iegādes, un tad tikai pieņemt to lēmumu, vai tas ir nepieciešams vai nē. Lielākoties pēc prakses tad ir tā, ka klienti iegādājas tos risinājumus, jo redz to liederību, bet ir, protams, arī iespēja to nedarīt un izvēlēties varbūt kādu citu. Tā kā, jā, tad viena risinājuma izmēģināšana parasti ir līdz 6 mēnešiem. Man liekas, tas ir pietiekams laiks, lai saprastu, vai tas risinājums ir derīgs vai nē, un, protams, arī neriskēt ar savām finansēm, iegādājoties to, kas pēc tam nebūs liederīgs. Tā kā šis ir ļoti lielisks arī rīks un iespēja to izmantot, un, protams, ka tur ir arī šie mākslīgā intelekta risinājumi arī taiskaitā. Lūk, vienīgi, ir arī zinām ierobežojumi, tātad nevar izmēģināt vairākus risinājumus vienlaicīgi ar šo atbalstu, un ir arī virkne neatbalstāmo nozaru, tātad ieroču munīcijas tirgošana, azartspēles, derība, tabaka un alkohola tirzniecība, kā arī atkrituma apsaimniekošana. Jā, tātad ieguvumi ir tie, ka risinājuma testēšana notiek bez jūsu finanšu ieguldījumiem sākotnējiem, un tad attiecīgi var izmantot šo resursu, kas ir pieejams un bez maksas. Lūk. Un atbalsts tiek izmaksāts pēc risinājuma izmēģināšanas. Lūk, tā kā tas tā īsumā par mūsu pakalpojumiem. Noteikti aicinu apmeklēt arī mūsu mājaslapu un iepazīties arī ar pārējiem. Tā kā uz drīz tikšanos. Paldies! Jā, liels paldies, Nelī, par izklāstu. Ja ir kādi jautājumi, tad droši var pēc tam, Nelija, ar tevi sazināties e-pastā, vai ne? Jā, labi. Protams. Tad pieteikšu nākamo runātāju. Nākamais mums būs AI studio vadītājs Kaspars Mezeriņš, kas tad jums pastāstīs par to, ko AI studio var piedāvāt uzņēmumiem un kā var palīdzēt mākslīgā intelekta rīku ieviešanā uzņēmēju darbībā. Lūdzu. Labs rīts visiem. Kā man iepazīstināja, mans vārds ir Kaspars Mezeriņš. Un AI studio vadītājs, un AI studio ir Eiropas projekts, kur mēs palīdzam uzņēmumiem ieviest mākslīgo intelektu. Un kā mēs arī Evalds iesāka, kad ieviešana ir neizbēgama, vairāki statistikas rādītāji, ka vairāk
ap 80% uzņēmumu jau izmanto ģeneratīvo mākslīgo intelektu kādā specifiskā nozarē, gan McKinsey's pēta vairāk lielos, bet arī jautājums ir par to, kā darbinieki izmanto tīri savām vajadzībām, vai tas tiek ieviests atbilstoši un procesos, ka tas viss tiek automatizēts. Tāpēc mēs arī varam redzēt šo starpību starp 80% un arī, kas Eiropā un Latvijā ir, kad ir tie 20 un zem procenti, kad ir atšķirība starp to, kā izmanto darbinieku vai uzņēmums kopumā. Ko uzņēmumi vēlās, sarunājoties ar uzņēmējiem, kas arī ir tieši ļoti laba lieta, ka viņš šo visu vēlās, bet ieiešu varbūt arī mazliet tematā, kāpēc īsti tas līdz galam dažreiz nenostrādā. Nepieciešami tūlītēji rezultāti ir, ātri ieviešani, maz traucējumi, gatavi rīki. Iedomā parāda kādus rīkus, uzreiz var ievietot, paredzēt visu manuālo darbu, automatizēt, bet mēs ieejam tādā, kā eksistē arī melnais caurums mākslīgā intelekta ieviešanā, un tas nevienmēr nozīmē vērtību. Kā arī Gartner ir teicis, ka 80 līdz 85% projektu neaiziet ārpus testa fāzes, 40% no MI aģentu projektiem paredzēts, ka atcelt līdz 27. gadam neskaidru izmaksu vai vērtības dēļ. Jā, un ziņo, ka nespēja novērtēt, kur tad ir tas ieguldījums un atdeve. Un tā realitāte mūsu biznesā pasaulē ir tā, ka tajā melnajā caurumā iekšā ir tādas kā organizācijas un digitalizācijas problēmas, kas joprojām eksistē. Visi vēlās brīnumu, visi grib ātrumu, nevis uzturēt, skatīties strateģiski, visu izplānot, kur tad ir, sākt palēnām ieviest šos risinājumus. Ja arī izdodas izprast un izdomāt, kur mēs varam ieviest, nav deleģēti atbildīgie, tagad pazūd šis viss. Integrācija ir sarežģītāka nekā inovācija. Tas ir mūsu senais jautājums, kad arī kā dizainers ir izdizainējis māju, bet kā būvnieks to pēc tam saredz, jo vienmēr bijis ir šī nesaprašanās viņu starpā, bet tāpat tās arī notiek šajā digitālajā vidē. Tas pats tieši, kas tiek inovēts un kā mēs to īstenībā varam ieviest, kā ar IT zināšanām arī šo visu tieši saprot. Vecās sistēmas joprojām dzīvojam gan Exceļos, gan datos, kas vienu ar otru nevar sarunāties, un tādā veidā mākslīgo intelektu ir grūti ieviest. Arī talanti aiziet un nav uzņēmumu zināšanu bāzes, kas tad ir bijuši šie projekti, kāpēc viņi neizdevās. Kultūra pretojās, ja vienu reizi darbinieks pamēģinājis izmantot, viņam īsti nesanāca, viņš ļoti, viņam, sākumā ir tāpat tās mazliet jāpavada vairāk laika, lai kaut ko jaunu ieviest. Tas nozīmē, ka dažas reizes nesanāks, darbinieks varbūt pat nesakot, mēģinās veco metodi pārņemt atpakaļ, jo vienkārši nespēja izprast. Mazliet vairāk ir jāapspiež darbinieki. Jā, un viens no lielākajiem arī komunikācijas starp departamentiem, katrs mēģina deķīt savu pusi vilkt, un tur arī pazūd iespējas, ja vienā departamentā mēs ievietojam mākslīgo intelektu, bet pārējos ne, tad arī neizdodas līdz galam. Kas tad ir AI Studio un Lift? Mēs šo visu saredzam vairākos slāņos. AI Studio ir IT klāsteru un Rīgas biznesa skolas kopprojekts, un mēs redzam, ka sākumā, lai vispār ievies mākslīgo intelektu, ko arī piedāvā Lift programma, kas ir mūsu māsa brālis, arī šie paši partneri, kur mēs mēģinām
apmācīti, kur visi apgūst pamatus, lai saprastu, kā mākslīgais intelekts tiek lietots, ko var izdarīt ar viņu, ko nevar izdarīt, lai visi darbinieki sāk jau domāt, kā viņi var ieviest savā darbā. Mēs izpētām, vai procesi ir analizēti, vai tikai kāda darbiniece, kas strādā 30 gadus, viņai galvā visi šie procesi tikai ir, kā mēs to varam digitalizēt. Arī iepriekšēji arī Ēdiks par šo runā, par digitalizāciju un procesu mappingu un digitālo briedumu. Inovējam, tad arī validējam, vai šīs idejas ir patiesas, vai tas uzņēmumā būs kāda vērtība. Ieviešam, palīdzam atrast pareizos partnerus, kas var ieviest, kas var palīdzēt, ja nav pašiem savu IT komandas vienmēr ir noslogotas, ja apkalpojums vajadzīgs, mēs atrodam pareizos. Jā, un pats galvenais ir arī uzturēt, savienot visu kopā un atrast vienmēr uzņēmumā ir tāds, kuram deg acis, viņš nes to lāpu un mēģina visus pārējos paraut līdzi. Un arī tādi izkristalizējās, bet šo visu mēs izdarām tā kā vairākos posmos. AI Studio mēs sevi 3 sadaļās saskatām. Mēs atrodamies RTU telpās, kur pie mums var nākt ciemos, apskatīt reāli, kā aptaustīt, kāds strādā mākslīgā intelekta risinājumi, kādi eksistē, uzzināt par to, kādi gadījumi ir, kas ir lokālie modeļi, kādus risinājumus piedāvā Latvijas kompānijas, kas pasaulē ir, lai sāktu arī domāt gan par use case'iem, kāda eksistē, ko tad mēs varam sākt domāt, ko tad ieviest. Uzkrājam zināšanas, apmācam, viens no tiem veidojam sadarbības, protams, un tad tie galvenie pakalpojumi ir, kad tas viss sākās, mēs sevi AI Studio uzskatu par pirmo kontaktu punktu, kad jūs esat sapratis, kad vilciens jau ir sen aizgājis, un pēdējā vagonā vēlaties ieviest un ielikt un sākt ieviest mākslīgo intelektu, tad mēs mēģinām atrast to, ja mēs esam tas pirmais solis, kas tad tas nākamais solis ir. Vai varbūt jau jums risinājums ir prātā, mēs mēģinām palīdzam jums atrast pareizo partneri, kas to var ieviest. Mēs varam strateģiski paskatīties, vai tas ir pareizais, vai kādas alternatīvas tam risinājumam, vai tas būs efektīvi, vai līdzekļi atmaksāsies. Jā, tas ir tas galvenais pirmais līmenis, kur vienkārši individuāla saruna, cik daudz tiek izmantots, dalos savā pieredzē, dalos pasaules pieredzē, kā tiek izmantots. Un tad nākamais jau ir, kad gan uzņēmuma vadība, kas pieņem lēmumus, gan arī departamentu galvas un tie entuziasti. Mēs visi apsēžamies pie galda, visus nolīdzinām vienā līmenī, izstāstam, kas ir mākslīgais intelekts, kas ir iespējams, kas nav, un jau kartējam, kur ir tās problēmas, kur mēs varētu sākt ieviest pirmos pilotprojektus. Mēģinām sākt ar pirmajiem, lai tas ritenis sāk griezties, ar mazāko izvērtēt, kas ir nepieciešams, pieaicināt individuāls pasniedzējus konkrētam uzņēmumam, ko viņš saskarās kādām grūtībām, un pamatot strateģiski ieviešam mākslīgu intelektu. Un uzņēmums var būt jebkurā no šiem 5 briedumu posmiem, joprojām netic mākslīgam intelektam, ka viņš kļūdīsies, nav nepieciešams. Šādu uzņēmumu arī var pieteikt. Es pārliecināšu, ka tas tā nav. Sākt apgūt, gan eksperimentēt ar mūsu speciālistiem, izstrādāt prototipus, mērogot un jau strateģiski briedumā skatīties, kas tad vēl ir iespējams un kas tad nākotnē būs. Jo arī šodien jau iesaku jums sākt kartēt esošas procesus, ja tas netiek darīts, identificēt galvenās problēmu jomas, prasīt darbiniekiem, kas visvairāk galvasāpes un sagādā, kas mums kaitina visvairāk, zīmējiet visus šos procesus, skatieties, dokumentējiet, atkārtotas uzdevumus, manuālas darba plūsmas un novērtējiet esošās iespējas, kas jums notiek ar datiem, vai darbinieki konkrēti izmanto joprojām Exceļus, kas katrā datorā atsevišķi glabājās vai nē. Novērtēt situāciju, to arī mēs varam palīdzēt atrast, kas palīdzēs. Un, jā, aicinu pieteikties darbnīcai. Šeit būs mani
kontakti, ja jūs vēlaties vizīti, darbnīcu, varbūt arī esat IT uzņēmums un vēlaties demo zonā izvietot savu pakalpojumu vai dabūt daļu no kopienas, laipni aicināti. Vēlos tikai pašās beigās vēl piebilst, ka mums arī ir projekts par mākslīgu intelektu regulu, palīdzēsim uzņēmumiem saprast, vai viņi iekrīt kādā riska grupā vai nē, bet tas jau vairs nav mans. Es domāju, Artūram es došu nākamo vārdu, viņš būs tieši profesionāls šo izstāstīt. Tā kā, jā, paldies. Jā, liels paldies, Kaspar, un ļoti tad mēs labi organiski pārējām pie nākamās prezentācijas, kas ir Artūrs Arnis Polikarpos, kas ir viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas digitālās politikas pārvaldības nodaļas vecākais konsultants, kas tātad jums vairāk pastāstīs, ar ko tieši uzņēmumiem ir jārēķinās saistībā ar šo te mākslīgā intelekta regulu. Lūdzu. Jā, sveicināti. Paldies jums, paldies, Kaspar. Tas ir tāda laba pārējiem. Es atļaušos tam pašērot skrīnu. Tāks. Voilà. Vai jūs redzat? Jā. Ok. Tad, jā, man jau pieteicis, esmu Artūrs Arnis Polikarpos no viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrijas. Principā viens no tiem, kas veidoja šo pārvaldības ieviešanas, mākslīgā intelekta akta prasību modeli un tā tālāk. Piesaku uzreiz, ja jums ir kādi jautājumi, neskaidrības un tā tālāk, es un mēs vienmēr esam atvērti. Jūs droši varat rakstīt, prasīt, palīdzēsim, atbildēsim, atbalstīsim un tā tālāk. Bet ķeramies klāt tad pie šī te mākslīgā intelekta akta būtiskākiem aspektiem uzņēmumu. Es arī mēģināšu pieteikt jums ļoti svarīgas lietas prezentācijas laikā, tādas, kuras jūs varēsiet noteikti izmantot ikdienā, kur informācija pasmelties, zināšanas un, jā, kā saka, savu pratību paaugstināt. Bet kas tad ir mākslīgais intelekts? Man jau kolēģi pieteica, bet es no savas puses tad pieteikšu, kas un kāpēc. Strauji augoša tehnoloģiju saime, kas dod lielus ekonomiskus, vides, sociālus iegūmus, palīdz optimizēt procesus, taupīt resursus un uzlabot pakalpojumu daudzās nozarēs. Taču mākslīgais intelekts var radīt arī būtiskus riskus, kaitēt cilvēku pamatiesībām, privātumam, drošībai un palielināt šo diskrimināciju. Un, lai šos riskus pārvaldītu, 24. gada 1. augustā stājās spēkā šis mākslīgā intelekta akts. Tas nosaka vienotus noteikumus, ko drīkst darīt ar mākslīgo intelektu, kuri lietojumi ir augsta riska vai citas riska pakāpes, un kā nodrošināt, lai mums Eiropā būtu droši un uzticams cilvēkiem šis te mākslīgā intelekta un mākslīgā intelekta risinājumi. Mākslīgā intelekta akta mērķi ir 4 galvenie. Pirmkārt, uzlabot iekšējā tirgus darbību, dot juridisko noteiktību, kas ir ļoti svarīgi, lai uzņēmēji, tā skaitā arī valsts iestādes, skaidri saprot, kādus mākslīgā intelekta risinājumus drīkst un kādā veidā drīkst tos izmantot, ieviest, izstrādāt un tā tālāk. Otrakārt, veicināt cilvēku centrisku un uzticamu mākslīgā intelekta izmantošanu. Tas nozīmē, ka šī tehnoloģija kalpo cilvēkam, nevis otrādi, un lietotāji var uzticēties šīm mākslīgā intelekta sistēmām. Treškārt, nodrošināt augstu veselības, drošības un pamatiesību aizsardzības līmeni, īpaši tajās jomās, kur mākslīgā intelekta lēmumiem var būt nopietna ietekme, piemēram, uz cilvēka dzīvi. Un ceturkārt, atbalstīt inovāciju, protams, vienlaikus aizsargājot mūsu demokrātiju, tiesiskumu un vides aizsardzību, lai Eiropa var attīstīt jaudīgas risinājumus, nezaudējot savas pamatvērtības. Uz ko piemērojas mākslīgā intelekta akts? Tad akts attiecas uz nodrošinātājiem, lietotājiem, importētājiem, izplatītājiem, produktu ražotājiem, tā skaitā pilnvarotājiem pārstāvjiem, jā,
citur ir uzņēmums dibināts Eiropas Savienībā, kā arī nosaka tiesības skartajām personām, uz ko īsti neatiecas, tas ir fiziskām personām personīgai neprofesionālai lietošanai, uz atklātā pirmkorda mākslīgo intelektu, bet jāņem vērā, mēs nelaižam produkcijas vidē, viņu kā augstu risku vai vairāk aizliegtās praksēs, lai tur nepieciešams paredzamības prasības veikt un tā tālāk. Uz pētniecību un testēšanu pirms laišanas tirgu, kā arī izmantošanu tikai militāriem, aizsardzības un valsts drošības nolūkiem, jo tās ir katras valsts izšķiršanās jautājums šajos topikos jautājumos. Ir skaidri jānošķir arī, kas tad ir mākslīgā intelekta sistēma. Tas ir konverģents ar OECD noteikto definīciju. Un tam skaidrojums pavisam vienkārši. Šī mākslīgā intelekta sistēma ir mašinizēta, kaut kādā veidā autonoma, bieži pielāgoties šī spējīga sistēma, kas no datiem secina un ģenerē prognozes, satura ieteikumus vai lēmumus. Tas tādiem parastiem vārdiem, un piebildu šiem visam, tā nav vienkārši kaut kāda if-then programma ar tikai cilvēku iepriekš definētiem noteikumiem. Mēs tā kā nošķiram tās tradicionālās lietojuma programmatūras no tomēr, kas ir mākslīgais intelekts. Par termiņiem. Kopumā aktu piemēro no 26. gada 2. augustā. Tas ir viss viņa tvērums, bet ir pakāpeniska piemērošana izņēmumiem. Iziesim parastiem vārdiem cauri, piemēram, vispārīgie noteikumi un aizliegtā mākslīgā intelekta prakse. Jau spēkā no 25. gada 2. februāra. Un priekš jūsu informācijas komisija, kas ir publicējusi mājaslapā vadlīnijas par aizliegto mākslīgo intelektu praksi, tā izskaitā arī par definīciju. Tā kā jums ir kādi jautājumi, tur ir praktiski piemēri ievietoti, un viņas tiks vēl papildinātas ik pēc laika, tad ir vērts paskatīties, ja jums būs jautājumi, vai jūsu, piemēram, izstrādātā IMI sistēma atbilst pie aizliegtās prakses vai ne, vai ir kādi citi nosacījumi, tad šis ir tāds labs, praktisks veids vadlīnijās ieskatīties un saprast. Jebkurā gadījumā, to es vēl bišku tālāk pieteikšu, ka viņiem ir service desk arī izveidots, bet par to mēs drosim vēlāk. Tā kā tas ir pirmais tāds, kur jūs varat informāciju arī pasmalties klāt. Noteikumi par paziņotājiem iestādēm, vispārīgā lietojuma mākslīgā intelekta modeļiem ir šiem lielajiem pārvaldību un sodiem, tad termiņš ir 25. gada 2. augusts, un pilnie noteikumi par augsta riska mākslīgā intelekta sistēmām no 27. gada 2. augusta. Es domāju, tas pirmais pielikums, visi saistoši ES tiesību saskaņotie akti, noteikumi, direktīvas un tā tālāk. Runājot par tām sistēmām, kas jau ir laistas tirgu vai vispārējā lietojuma modeļiem, tad arī šeit ir noteikta pārējā, ja tā ir lielapjoma Eiropas Savienības IT sistēma MI komponenta, kas laista pirms 27. gada 2. augusta, atbilstība jānodrošina līdz 30. gada 31. decembrim. Ja tā ir bijusi augsta riska sistēma mākslīgā intelekta, kas produkcijā laista pirms 26. gada 2. augusta, regula pilnībā attiec tikai tad, ja notikušas būtiskas izmaiņas tos būvē. Es neiešu tur terminoloģiju cauri, jo es ļoti vispārīgi šobrīd mēģinu stāstīt, bet kas ir būtiska modifikācija un tā tālāk, tur tā ļoti detalizēti viss ir atrunāts, bet, kā jau minēju, kādi jautājumi droši rakstiet. Vienmēr esmu atvērts un mēs palīdzēt jums. Augsta riska mākslīgā intelekta sistēmām publiskajā sektorā, kurā gadījumā jāpielāgojas līdz 30. gada 2. augustam, un vispārīgā lietojuma mākslīgā intelekta modeļiem, kas tirgu bijuši laisti pirms 25. gada 2. augusta, atbilstība jāpanāk līdz 27. gada 2. augustam, tātad 2 gadu termiņā. Par šo te mākslīgā intelekta sistēmu atbilstības novērtējumu. Uzreiz tādu svarīgu informāciju, tas ir otrais, kas jums ļoti noderēs un ko mēs un komisija ir izstrādājusi. Tad
lai palīdzētu saprast un piemērot šo te mākslīgā intelekta aktu, tātad ir izveidojusi komisija šo te AI Act Single Information Platform. Tā ir tāda vienota tiešsaistes platforma ar interaktīviem rīkiem. Tajā ir ietverts compliance checkers. Viņš tā palīdz izprast, jūs droši varat tā arī iegooglēt, pa taisnības viņu parādīs, palīdz saprast, vai konkrētā mākslīgā intelekta sistēma jūsējā, vai vispārīgi lietojama mākslīgā intelekta modelis, atbilst MIA aktu prasībām un kādi ir pienākumi pret MIA aktu. Tur tādu interaktīvā jautājuma veidā, un tad jums izdot atbildes. Otrā lieta ir AI Act Explorer, ERC rīks, kurš pārskatām pārlūko visu MIA aktu. Tur pa sadaļām, nodaļām, pielikumiem, preambulas, apsvērumiem var iziet cauri. Tā diezgan saprotamā veidā. Un pats AI Act Service Desk palīdzības dienests, kur jūs var iesniegt tādus šos te jautājumus, saņemt atbildes arī latviešu valodā no ekspertiem, kas cieši strādā ar šo te mākslīgā intelekta aktu mākslīgā intelekta birojā, AI officeā. Bet es uzzīmēju tādu mazu schēmu, atbilstības novērtējums, ļoti tādu pamatu, lai saprastu, kas un kā. Un tad pa šiem jautājumiem iziet cauri pavisam vienkārši. Jums ir mākslīgā intelekta sistēma. Pirmais jautājums, vai ir izņēmuma lietojums, tur pētniecība, aizsardzība, pirmkārt licenci un tā tālāk. Ja jā, tad akts būtībā pagaidām neatiecas. Ja nē, tad vai ir aizliegts lietojums, ja jā, stop, 5. pants, jūs nevarat neko tur darīties ar to. Ja nē, tad vai produkts ir šī mākslīgā intelekta sistēma pat par sevi produkts, vai ir drošības komponenti produktā. Tas ir pirmais pielikums Eiropas Savienības tiesības saskaņošanas akti. Tur mašīnas, civilā aviācija, kuģi, tā tālāk. Vai arī ir augsta riska sistēma, trešā pielikumā minēt. Mēs tam pielikumiem arī iziesim cauri, ja jā, tad jāveic atbilstības prasības. Tur, protams, vairāk veidi, kā to paveikt, vairāk iespējas. Caur paziņoto struktūru piesaistot, sapcitu for your information, Latvijā šobrīd vēl nav nevienas paziņotās jau atbilstības novērtēšanas struktūras, kas ir juridisks veidojums, tā kā jums ir vēlmē, tad jūs varat šo lauciņu nosekt, bet tā būs tā iestāde, kas certifikāciju veiks. Un, tad viņiem ir jāveic, tas ir caur paziņoto struktūru viens veids un piemērojot standarts vai kopīgās specifikācijas. Viņi tiek izstrādāti, bet drusku kavējas. Vismaz šobrīd provizoriski tā sanāk. Ja nē, vai šī mākslīgā intelekta sistēma iedarbojas ar fizisku personu, un tā skaitā arī dziļviltojumi, ja atbild ir jā, tad informē lietotāju vai saprotamā veidā, vai arī tas marķējums ir jāuzliek tās paredzamības prasības 50. pants. Tas ļoti tādā vienkāršotā veidā es jums pastāstīju. Runājot par šo pārvaldību uzraudzību, tad te ir jāizdala 2 līmeņos. Ir Eiropas Savienības līmenis un nacionālais līmenis. Protams, tāda miedarbība ir pamatīga mūsu starpā. Un tad Eiropas līmenī mums ir birojas, PAI Office un padome, kur ir visas dalību valstis. Viņu galvenā funkcija, principā, biroja atbalsta un koordinācija, un kā sekretārs arī darbojas padomes sastāvā. No administratīvās funkcijas veids darba grupas ir nodrošināts un vadlīnija izstrādē un tā tālāk. Zem birojā un ar viņu sadarbībā ir zinātniskais panelis un konsultatīvais fórums. Principā viņiem ir tāda svarīga darbība, kas ir jāveic, tas ir monitorings uzraudzība tieši vispārējā lietojuma mākslīga intelekta modeļiem, GPiem. Tur ir speciāli noteikts, kad šī sistēma modelis tiek skaitīts par tās lielas veikspējas šo te modeli, kad nē. Un tad birojas pārsvarā tāda Eiropas līmenī viņu arī uzraudzīs. Nacionālajā līmenī mana ministrija Varams ir atbildīga par mākslīgā intelekta politiku. Mēs arī izstrādājam šo visu pārvaldību, uzraudzību un ieviešanu un turpinām darbu pie tā sadarbojoties, protams, ar ministrijām, nozarā un tā tālāk. Tātad paziņojošā iestāde Latvijā ir ekonomikas ministrijā. Jā, uzreiz piesaku, mēs te jau no rīta nedomājam. Ir produktu atbalstības regula 1020 un principā aktā tā ir tāda pielietotā pieeja vienotā,
kā mēs veicam šo visu pārvaldību uzraudzību. Akreditācijas struktūra mums ir LATEX, atbilstības novērtēšanas organizācija paziņotājs, jau kā jau pieteicu, tā ir juridiska persona, un šobrīd tur nav neviens Latvijā. Tā kā jums ir iespēja atkārtošos izmantot šo iespēju, varbūt par tādu palikt. Viņa veiks certifikāciju augstriska sistēmām. Tirgus uzraudzības iestādes mums ir gan sektorāli pirmajā pielikumā, gan pa nosacījumiem trešajā pielikumā, tāds Datu valsts inspekcija, civilā aviācija, Latvijas banka un tā tālāk. Un pamatiesība aizsardzības iestādē mums ir tiesības sargs. Un tātad šī uzraudzība tiek veikta pret, principā, galvenokārt pret augsta riska mākslīgā intelekta sistēmām. Tad, to es jau pieteicu, bet tas ir svarīgi vēlreiz atkārtot, DAKTS ir balstīts uz riskos balstīts pieejas. Un ir tā kā vairāk līmeņi, un es no sevis vēl pieliku vēl vienu klāt. Tad ir aizliegtā mākslīgā intelekta prakse, jā, tad ir augsta riska sistēmas, pārredzamības prasības, ir minimāls risks, un no sevis pieliku arī šīs prasības uz jaudīgiem šiem modeļiem, pārredzamības un tā tālāk. Tā kā jo lielāks risks, jo stingrāks ir prasības. Un tad iziesim tā operatīvi cauri, tā kā laiks mums vēl ir. Es līdz ar to neskrienu pārāk, lai arī, protams, nevaru visu izstāstīt tik īsā laikā, bet mēs paveiksim pamatdarbu, zināšanas iegūsim tādas pamatīgas pamata. Aizliegumi tātad sadaļā akta 5. pants aizliedz tādu mākslīgā intelekta praksi, kas manipulē ar cilvēkiem. Izmanto, piemēram, zemapziņā, sublimināls vai tīši maldinošas metodas, lai būtiski ietekmētu viņu uzvedību cilvēku un kaitētu viņiem. Piemēram, tērzēšanas robots, kas mudina uz paškaitējumu, vai mākslīgā intelekta ir otra lieta, kas iedrošina bērnus rīkoties bīstami, izmantojot viņu vecumu vai invaliditāti kā ievainojumu. Šādas sistēmas, protams, ir aizliegtas. Nākamais būtu aizliegts arī izmantot tādas mākslīgā intelekta sistēmas, lai sociāli vērtētu vai klasificētu cilvēks no tā noteiktā tajā laika posmā, balstoties uz viņu uzvedību vai personības iezīmēm, ja tas rada viņiem nelabvēlīgu seksu. Piemēram, mākslīgais intelekts, kas vērtē pabalstu saņēmējus pēc etniskās izcelsmes vai, piemēram, prognozē cilvēka noziedzības risku. Nākamais, kas arī ietilps aizliegtajās praksēs, ir šīs mākslīgā intelekta sistēmas, kas veido vai paplašina sejas atpazīšanas datubāzēs, masveida skrāpēt sejas attēlus no interneta vai video novērošanas. Un tā skaitā arī izsecina cilvēka emocijas darba vietā vai izglītības iestādē, izņemot, protams, skaidri pamatotus medicīnas vai drošības nolūkos, tad šādas sistēmas var izmantot. Bet par šo topiku ir daudz bijuši jautājumi. Man arī nākuši no uzņēmumiem tieši par emociju atpazīšanu, klasificēšanu darba vietās. Nākamais ir par biometriju. Tāds pamatīga tēma gan tiesība aizsardzības iestādēm, gan savā tvērumā. Ja biometrija neietilpst, uzreiz tā piesaku jūsu zināšanai, ja neietilpst aizliegtās praksēs, tās vienmēr būs augsta riska sistēmas. Tātad mākslīgā intelekta akts aizliedz biometriskās kategorizācijas sistēmas, kas pēc biometriskajiem datiem, piemēram, seja, balss, atvasina tādas sensitīvas iezīmes kā rase, politiskie uzskati, reliģija, dalība arotbiedrībās, dzimuma dzīve vai seksuālā orientācija. Un reālaika biometriskā tālidentifikācija publiskās vietās tiesība aizsardzības vajadzībām arī aizliegts, izņemot šo diezgan tādus, laikam, noteikti šaurus gadījumus, piemēram, lai meklētu nolaupītu bērnu, novērstu teroristu uzbrukumus vai atrastu smagu noziegumu izdarīšanā aizdomās šo turēto personu. Ja? Tad šādu sistēmu pielietošana tiesība aizsardzības iestādēm ir atļauta. Tad mēs pārējām pie augstriska sistēmām. Tas ir tas nākamais riska līmenis. Un piedalīsim divas pieejas. Ir pirmais pielikums
jeb nozaru. Un ir otrais, tas ir saistībā ar 3. pielikumu, kur jau definētas mākslīgā intelekta aktā šīs augsta riska sistēmas. Tad mākslīgā intelekta sistēma uzskata par augstu risku, ja vienlaikus ir spēkā abi nosacījumi. Tā pat par sevi ir produkts drošības sastāvdaļā, ir produktu drošības sastāvdaļā, pat par sevi ir produkts, un šim produktam ir obligāts trešās personas atbilstības novērtējums. Tā tas klasificējas kā augsta riska sistēma. Izņēmums šobrīd neiešu, tie arī minēti ļoti skaidri, bet varbūt kādu citu reizi viņiem iziesim cauri. Tad, kā jau minēju, šis ir pirmais pielikums. Es ļoti viņu tā kā sašaurināju, lai vienkārši jums ir redzams tas uzskaitījums, bet tieši par augstu risku sistēmām. Tātad mākslīgā intelekta akta pirmajā pielikumā ir uzskaitīti Eiropas Savienības produktu drošuma tiesību aktu, piemēram, par mašīnām, rotaļlietām, liftiem, medicīniskajām ierīcēm, transporta līdzekļiem, kuģu un dzelzceļa aprīkojumu un citiem. Un, ja šādos regulētos produktos MI tiek izmantots kā drošības sastāvdaļa vai pat par sevi produkts, un viņam ir vajadzīgs neatkarīgs atbilstības novērtējums, tad šī mākslīgā intelekta sistēma tiek uzskatīta par augsta riska. Un tad mums ir šis trešais pielikums. Trešajā pielikumā jau ir definēti visi šie izteikts uzskaitījums par augsta riska sistēmu, kas tad klasificējas. Kā jau minēju, pie aizliegtajās praksēs. Tātad biometrija, augsta riska biometriskā telekomunikācijas sistēmas, piemēram, sejas atpazīšana, cilvēku identificēšana, tā tālāk. Kritiskā infrastruktūra, augsta riska mākslīgā intelekta sistēmas, ko izmanto drošībai, digitālajā infrastruktūrā, ceļu satiksmē, kā arī ūdens, gāzes, elektroapgādes un apkuras nodrošināšanā. Tā izskaitā mums arī ir izglītība. Tātad uzskata par augstu risku sistēmām, kas izlem, piemēram, par piekļuvi izglītības iestādēs, vai cilvēks var saņemt viņu vai uzņemšanu tajās. Tā izskaitā arī nodarbinātībā, mākslīgā intelekta sistēmas, kas atlasa kandidātus, pieņem cilvēkus darbā, pārvalda darbiniekus. Šeit prasības ir stingrākas, jo lēmumi ir tieši ietekmē cilvēku dzīves iespējas. Nākamais ir tiesība aizsardzība, tai skaitā, un piekļuva būtiskam privātiem un sabiedriskiem pakalpojumiem, piemēram, pabalsti, kredīti un tā tālāk. Un pēdējie divi, bet nemazāk svarīgie, kas ir minēti augsta riska klasifikācijā 3. pielikumā, tad skaitā šīs mākslīgā intelekta sistēmas migrācijas patvērumu robežu kontrolas jomā, piemēram, ja tās izmanto kā melodetektorus kompetentajās iestādēs, tāpat augsta riska mākslīgā intelekta sistēmas tiesvedībā un demokrātiskajos procesos, ja tās izmanto, lai ietekmētu, piemēram, vēlēšanu vai referenduma rezultātus vai cilvēku uzvedību balsošanā. Tad nākamais šis riska līmenis ir paredzamības prasības. Tā parastiem vārdiem sakot, ir 50. pants, nosaka paredzamības pienākumus, cilvēkiem ir skaidri jāpasaka, ka viņi iedarbojas ar mākslīgā intelekta sistēmu, vispārīgās mākslīgā intelekta sistēmas, kas ģenerē, piemēram, tekstu, attēlu, audio vai video, jāveido tā, lai viņas ir mašīna lasāmā, vai lai mašīna lasām var noteikt, ka saturs ir mākslīgi radīts vai manipulēts, un tā skaitā, ja tiek veidots, piemēram, dziļviltojums, deepfakes, ir skaidri jānorāda, ka šis saturs ir mākslīgi ģenerēts vai mainīts. Varbūt jūs līdz prasīsiet, kāpēc deepfakes nav aizliegtajās praksēs, tāpēc, ka arī dziļviltojumi var izmantot satiriskos nolūkos, tur kino un tā tālāk. Līdz ar to paredzamības prasības ir, un mēs šeit skatāmies no lietojamības. Ja dziļviltojums tiek veidots, kā piemēram, lai ietekmētu sublimināli vai manipulatīvi cilvēks, ietekmētu viņu psiholoģisko, finansiālo vai savādāk negatīvi, tad tās ir aizliegtās prakses. Bet savā būtībā pielietojums te ir, kā saka, jāvērtē no tādas plašas nozīmes, tad viņš ir ļauts ar šīm marķēšanas paredzamības prasībām. Svarīgs jums, laikam, tāds topiks tēma, kad ko tad nodrošinātājiem, kādi ir pienākumi, un tad es mēģināju tā uzskaitīt ļoti koncentrēti, kas un kā, bet
nodrošinātāji ir principā domāti tie izstrādātāji mākslīgā intelekta sistēma. Vienkārši tas juridiskais formulējums ir nodrošinātāji. Pienākums ir izveidot riska pārvaldības sistēmu, kvalitātes vadības sistēmu, nodrošināt cilvēku virsvadību, nodrošināt augstu precizitāti, robustumu un kiberdrošības līmeni, sagatavot tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju, kā arī reģistrēt sistēmu vai veikt ietekmes pamatiesības novērtējumu un citas pienākumus, ja tādi piemēram nepieciešami. Jā. Es par FRIA tieši runāju, Fundamental Right Impact Assessment, šo te pamatiesību ietekmes novērtējumu. Protams, lai apliecinātu šo atbilstību akta prasībām, var balstīties arī uz 40. pantu, minētajiem saskaņotiem standartiem, vai uz 41. panta noteiktajām kopīgām specifikācijām. Kā jau minēju, standarti šobrīd provizoriski kavējas, bet darbs pie viņiem notiek, apzināmies arī šos iespējamos riskus ar komisiju, bet es pieteikšu mazo trešo svarīgo lietu jums. Tātad vispārīgā lietojuma mākslīgā intelekta modeļu nodrošinātāji, ja izstrādāja pienākumi ir sagatavot, piemēram, pastāvīgi atjaunot modeļu tehnisko dokumentāciju, nodrošināt mākslīgā intelekta sistēmu nodrošinātājiem, zemākas zem viņiem skaidru informāciju, lai tie labi saprastu modeļu spējas un ierobežojumus, ieviest politiku atbilstības ES tiesībām, īpaši autortiesību jomā, blakus tiesību un tā tālāk. Un izmantojot mākslīgā intelekta biroja veidni, publisko kopsavilkumu par modeļu apmācībā izmantoto saturu. Tad ir ļoti svarīgs tēma arī uzņēmumiem par šo te mākslīgā intelekta pratību, tad sistēma izstrādātājiem, nodrošinātāji, tā skaitā šeit arī uzturētājiem ir jānodrošina, lai viņu personālam būtu pietiekama mākslīgā intelekta pratība, atbilstoša lomai un kontekstam. Tas ir 4. pants mākslīgā intelekta aktā, kurā sistēmā, piemēram, tiek lietot un vienmēr ir jāņem vērā, tā kā saka, tās personas vai persona arī grupas, uz kurām konkrētā mākslīgā intelekta sistēma attieksies, lai no šo nodrošinātu pietiekamu mākslīgā intelekta pratību personālam. Nākamais ir regulatīvās smilškastes, kas ir tāds svarīgs tēma, un viņi arī veicinās un veicina šo te inovāciju izstrādi. Un līdz nākamā gada 2. augustam katrā dalībvalstī obligāti ir jāievieš vismaz viena šī regulatīvā smilškaste. Kas tas tāds vispār tad ir par veidojumu? Jūs jau visi zinat, bet atkārtošos, tad ir kontrolēta vide, kur droši izmēģināt inovatīvas mākslīgā intelekta sistēmas pirms to laišanas tirgu produkcijā. Un tajā nodrošinātāji strādā pēc kopīgi ar kompetento iestādi saskaņota plāna, saņemot norādījumus, uzraudzību un atbalstumu šo risku identificēšanai. Un var testēt sistēmas arī reālos apstākļos kontrolētā vidē. Tur droni un tā tālāk, bet tāda svarīga piebilde, kad izējot no šīs regulatīvās vides, principā no kompetentās iestādes var pieprasīt arī tādu atbilstības veidni saņemt par šīm darbībām, vai arī neatbilstības veidni. Tas ir atkarīgs no rezultātu un paveiktajām visām darbībām. Runājot par sodiem, tad arī tie ir noteikti, te es baigi nekavēšos, tad dalībvalstis pašas nosaka sodu sistēmu, savā būtībā pielāgojot, protams, aktam, bet tai jābūt iedarbīgai, samērīgai un atturošai, ņemot vērā, protams, mazo vidēju uzņēmumu, jaunu uzņēmumu intereses. Kas noteikti jau ir un kas mums ir jāievieš obligāti, tas ir aizliegt to praksi. Mēs piemērojam līdz 3,5 miljonu vai 7% no globāla apgrozījuma atkarībā, kas lielāks. Par citu būtisku pienākumu neievērošanu līdz 15 miljonu vai 3% no globāla apgrozījuma, bet par maldinošanas informācijas sniegšanu iestādēm līdz 7,5 miljonu vai 1%. Maza piebilde tam visam nosakot šos soda apmērus, iestādēm ir jāvērtē pārkāpumu smagums, ilgums, nodarītais kaitējums, uzņēmuma lielums, sadarbība ar iestādēm, tātad mīkstinošie, pastiprinošie apstākļi. Tas ir ļoti svarīgi. Un tāds viens no pēdējiem, trešais, ko es gribēju jums pieteikt,
gan jau arī esat dzirdējuši par digitālo omnibusu, tad mēs caur mūsu e-pastu Mākslīgais intelekts varam nosūtījām jau aicinājumu jums, arī industrijai, 30. oktobrī, par šo digitālo omnibusu, vienkāršošanu, regulu, direktīvu un tā tālāk. Un šodien vienkārši atgādinu par šo iespēju iesaistīties līdz 6. novembrim. Šodienam gaidām no nozares asociācijām jūsu priekšlikumus. Šī Latvijas neformālai nostājai, bet svarīgai, jo cits dalībvalsts arī, kas tur ir diezgan piegājis bez maz vai stop the clock un tā tālāk, bet īpaši mūs interesē jūsu skatījums uz akta ieviešanu. Kā to padarīt samērīgāku, varbūt inovācijām draudzīgāku, praktiskāku izmantojumu šiem jums uzņēmumiem. Jūs varat arī ierosināt gan tematus, gan konkrēts pasākums klāt. Mākslīgais intelekts, dati, kiberdrošība, e-identitāte, pārvaldība, administratīvā sloga mazināšana un tā tālāk. Mērķis ir vienkārši regulējums, mazāks sloks, labāka vide uzņēmumiem, īpaši maziem vidējiem. Tāpēc ļoti aicinu jūs izmantot šo iespēju un iesniegt komentārus. Ja jūsu viedoklis, būsim atklāti, ir svarīgs veidot šo pozīciju diskusijās, jo jūs esat tie, kas operē un strādā. Mēs esam tie, kas veido pārvaldību, atbalstu un arī kaut kur uzraudzību, bet tiem iedarbībai jābūt apusēji. Tā kā paldies! Tad, ja kādi ir jautājumi, jums droši varat sazināties ar manīm. Jūs redzat man e-pastiņu numuru, bet tas ir tā īsumā par mākslīgā intelekta aktu, tā prasībām, noteikumiem un tā tālāk. Paldies! Liels paldies, Artur, par prezentāciju. Jā, tā mēs esam nonākuši arī līdz mūsu šīs dienas semināra beigām. Un vēlreiz paldies visiem runātājiem, prezentētājiem, un aicinu arī klausītājus, ja jums ir kādi jautājumi, tad droši sazināties ar mūsu šīs dienas prezentētājiem, vai arī var rakstīt uz e-pastu, ko jūs redzat man aizmugurē, kas ir en@lijā.gov.lv. Semināram, ja kas būs pieejams arī ieraksts vēlāk, varēs noskatīties vēlreiz, bet es gribētu vēl palūgt jums atbildēt uz pāris jautājumiem. Vajadzētu redzēt, ka jums tagad ekrānā parādās jautājumi. Tad uz tiem lūdzu atbildēt, un visiem forša dienu, un paldies, ka piedalījāties!